Labdien visiem! Atkal pie manis ir Audi. Šoreiz gan ne jautājumā par dzinēju. Tur no manas puses ir tā kā viss skaidrs. Tur jāmeklē, kas var ieliet atpakaļ softu oriģinālo blokā, bet ne par to stāst. Šodien jātiek galā ar vienu problēmu. Tā ir sekojoša šāda te izsaukuma zīme, ABS lampiņa un tā tālāk, kas visticamāk liekas iziet tehnisko apskati. Bija tāda lieta, ka tur bija kļūda ABS vadības blokā par solenoīdu releju. Teikšu godīgi, es tur nolaidu lažu. Es domāju, ka 99. gadā jau ABS bloks ir tāds kā normālām mašīnām, bet izrādījās, ka te ir kaut kas stipri vēsturisks. Nu jā, un es tur tā diezgan pavirši ieteicu nomainīt to bloku. Nu, elektronikas daļu to viņi arī izdarīja, bet, diemžēl, tas nedeva rezultātu. Izstāstīšu arī, kādā veidā es to lažu nolaidu. Nu, vienmēr sakot, es ieraudzīju to kļūdu. Nu, par to releju, baigi tur tā neiedziļinājos, bet es biju pilnīgi droši, kad viņam nāk šāda te veida ABS bloks. Nu, idejiski tāds pats, kā nāk, es nezinu, viņš nāk B5 Passatiem, visādiem A6 Audi, nu, tad tai paudzei, kas nāk paralēli kā šo te auto. Un viņai tad ir, nu, šāds tas ir štepsels ar daudziem kontaktiem, un vienmēr sakot, šeit atrodas visas ABS smadzenes. Visas ABS smadzenes, visas izpildu mehānismus viena detaļa. Taču, kā izrādījās, šim ir kaut kādā dīvainā veidā 99. gadā vēl šāds te arhaisks modulis, divdaļīgs, kur šeit ir tikai solenoīda daļa, bet smadzenes ir aizmugurē zem beņķa. Pieņem, ka tas ir tāpēc, ka šī pilnpiedziņa, un viņi nevarēja izstrādāt, nepaspēja kaut kādu jaunāku versiju, un tāpēc krāmē šito veco. Bet, nu jā, šādu skatu, ka zem beņķa būs modulis, es taču negaidīju. Bet, nu tā arī ir mana kļūda. Ja es pats būtu toreiz mainījis to elektronikas daļu, nu viņi visu nemainīja, nomainīja šito te uzlikt citu. Kļūda, protams, nemainījās, jo šeit nekāda releja iekšā nav. Šeit ir tikai vadība šeit solenoīdiem. Savukārt šim te jau jaunākiem, viņam pilnīgi visas smadzenes ir šajā te daļā. Un viņiem ir problēma tā, ka Bosch kaut kādā brīdī izdomāja, ka varētu, teiksim, kaut kā, nu, pat taisno to plati nesavienot. Viņi izdomāja, ka var uztaisīt tur tāds matas stieplītes, mata resnumā. Un, protams, ka viņas ar vibrāciju temperatūrām lūst nost. Nu, šī ir katrā ziņā liela problēma šiem te blokiem. Tā kā, nu jā, jāsaka godīgi kļūdījos. Tāda lūk izskatās šī schēma, kur varam redzēt, ka šajā vietā, kur man viņš te palika, šeit ir šī daļa motora telpā, kur ir tikai motors, sūkņu motors un solenoīdi, taču šī daļa jau ir zem beņķa. Un šeit gan ir reāli divi releji, kas atrodas. Nezinu, kurš varētu būt kurš. ABS relejs un man liekas, ka bija divi tikai releji vien bija. Varbūt arī vēl, jā, divi releji. Nu, katrā ziņā tā kļūdi droši vien, cik es saprotu, tad viens no šiem relejiem ABS relejs un ABS pumpi ir relejs. Es apstīšos, ka tā kļūda bija, bet, nu jā, nu šeit jau ir reāli ārpus šī bloka, un tad arī var meklēt kaut ko reāli meklēt, jā. Nu, jāsaka, kā ir mana kļūda, to es neslēpju, tā diemžēl gadās. Ja tur vieniem tiem pašiem auto nedarbojies visu laiku, tad, nu, ir vieglāk tiem, kas remontē tikai vienu marku, tad tomēr to visu kaut kā pārzina, bet, nu, šeit es nedaudz pārsteidzos secinājumiem, nu, meklēsim tagad īsto vaini. Nedaudz dzīvi sarežģīja, protams, fakts, ka tas ir pārbūvēts anglis. Līdz ar to nav garantijas, kad, nu, pat ja es atrodu īstos pēc cipariem vai kaut kā tos relejus, ka viņi tur atrodās, kur viņiem būtu jāatrodās. Nu, izskatās tas viss tā nepārāk, bet, nu, es vienreiz mūžā pārbūvējis Audi A3
elektronikas daļa, un tā arī bija pēdējā reize, kad es to nodarbojos. Ja visi to grib izdarīt akurāti un kārtīgi, tad man beigās likās, ka es vienkārši nošaušos tur ejot. Tas nebija manā garāžā, tur man iedeva garāžu visu mašīnu, un tad man likās, ka es tur staigājot jau tur katru dienu, man jau šķirmes aizkritīs no to vadu vienošanas. Tā kā tā bija pirmā un pēdējā reize, ka es kaut ko tādu daru. Bet, nu labi, tas tā. Nu, mēģināsim, cerēsim, ka kāds, pēc idejas tam vajadzētu būt kādam no šiem apakšējiem relējiem, kas ir papildus, jo tāda sistēma nenāk visiem. Bet, nu, garantijas nav. Vēl jau jautājums, kas te ir pazudis. Tā paskatījos bildu arhīvā. Kļūda ir par ABS solenoīdu relēju. Nu, tad ņemot vērā, ka šeit viena puse viņiem barojas no bloka. Nu, kā saka, vadība iet no bloka un ir kopējais plus vai mīnus, nezinu. Un tas nozīmē, ka tas varētu būt šīs relējs pēc izslēgšanas metodas, kur no vienas puses darbina pats bloks, un no otras puses viņam pienāk kaut kas no, es nezinu, kas tā pa detaļu. Kāpēc man nerādās? Interesanti. Jāapstāst būs, kas tāds ir, jā, bet, nu, sanāk tā otra puse viņam nāk no šejienes. Nu, skaidri jau tas, kad ir jāatrodas relais sākumā, lai kaut ko varētu pārbaudīt tālāk. Nu, šis ir viens no ABS relējiem. Otrs šķiet bija kaut kāds ABS pumpja motors vai kaut kas tam līdzīgs. Neatceros, ka viņš palika. Nu šitas, bet es domāju, ka varētu būt šitas. Protams, jautājums, vai dzīvē tur zem paneļa izskatās tieši šādi pat. Protams, te nekas neizskatās tā kā autodatā, ja viss ir kvalitatīvi pārbūvēts un atrodas savās vietās. Reku laikam ir otra tā relēju rinda. Forši nostiprināta pēdiņās apakšā. Bļāviens, kāda te kvalitāte bijusi. Lūk, ir relēji. Super, vienkārši super. Man liekas, ka es varētu piešķirt viņiem kādu medaļu. Bet, nu labi, tad jāatrod kurš. Viņš vienkārši naturāli bija izkritis ārā. Kājām bakstāt. Pagaidām neveidzās. Tā kā, nu, te viss ir vienkārši samests. Tad neko, protams, nevar skatīties pēc tā, kā tur rūpnieciski izskatās. Bet man bija tā ideja tāda, kad es tā kā šitie te divi drošinātāji, kas atbild par ABS, viņi ir patstāvīgi šobrīd zem sprieguma. Tad man bija tā doma, ja es šeit, teiksim, atrastu tiem te relējiem. Nu, baigi ideāli vienu rokas jums parādīšu, bet nu ideja tāda, labi, te neko es neparādīšu. Tā doma tāda, kad es, ja es pielieku, nu, pie vienas kājas, piemēram, relējiem, un tur ir plus, un ja es izrauju drošinātāju ārā un pazūd, nu, tas skaidrs, ka tas ir īstais relējs. Bet pagaidām tādā veidā nekas man neizdevās. Nezinu, otrs variants skatīties, kāda krāsa ir pēc autodatas, un skatīties aizmugurēšu te kuram relējām. Bet kā jau es gan izgāju visiem cauri tagad, te jau viņi nemaz nav tik daudz. Ai, kas stulbā mašīna. Būtu zinājis, ka te ir tāds kolhoza pārbūvti, nafig viņa. Tā pastījos schēmā jābūt ir sarkans melns, ir uz 30. kāju. Un vēl jābūt dzeltenam, bet nu nevar arī 100% zināt, kā schēmai krāsas pareizes. Ai, sūda būšana. Te moši kaut kur iebāzuši, kaut kur vispār zem paklāja pastūmuši kādu relēju. Nedaudz laimes uzspīdēja arī man. Pēc schēmas skatoties šitā te jābūt, kad ir, neredzēju te neko, bet nu, karači viens ir sarkans ar melnu, otrs ir dzeltens. Un šajā te sarkans ar melnu vietā, cik te ir. Tā, sarkans ar melnu vietā jābūt ir plusam. Plusa tur nav. Plusa viņš dabū no... Man liekas, ka bija no šitā te 4. drošinātāja.
beigās izrādīsies, ka drošinātājs beigas, tad es viņu skatījos. Ai, tā. Pastīsimies, kur viņš ir 1, 2, 3, 4. Nu ir tik vesels. Varbūt, ka viņam nav kontakts. Nu labi. Vismaz ir atrasts un ir kur rakt tālāk. Savādāk jau man maza histērija sākās. Es nevaru atrast relēju. Skatīsimies. No relējas toču ir īstais. Man liekas, ka tā viena krāsa neatbilst, bet pārējās visas ir, bet velkot tagad pa tiem pirkstiem līdz, viņš nekāpēc aiziet uz leju. Diezgan dīvaini viņam jānonāk beigās ar šeit, kāpēc viņam būtu jāiet zem grīdas. Nu labi, varbūt, ka tur ir utilizēti liekie metri vada, kas palika pāri, lai nebūtu jāgriež. Nu labi, skatīsimies. Jātiek ir klāt tālāk, jā. Ja ne vai savienojums vai kaut kāds, nezinu, štekers maška. Kāpēc man liekas, ka šāda rūpnīcā vadas neliek? Īpaši labi izstāstā vada bunda, kas ir zem asās. Tā tur kāja palikņa kronšteina. Jā, te var viss tā forši. Akurāti gofriņās un notīts ar izolenēm. O jā, man patīk, man jau patīk. Šits jautājums bišķi dzēn izmismā. Vārds sakot, vēlreiz pārbaudīju, jā, šits ir īstais relējs. Otrs relējs, kas atbild pābēs, ir šitas. Bet šitas nabaks ir īstais, viņam ir sarkans ar melnu. Šitien nav sarkans ar melnu, nu kā tas ir iespējams? Kas tā anglim cita, vai no anglim cita pravota kakao, vai vēl labāk, ka tur ir, nezinu, ķipa kaut kāds izņēmumu gads, kuram vēl kaut kur mulsiņ, kāpēc tas viss jautājums aiziet tur uz, ka kaut kas, kam jābūt šeit, kā viņi kādā sakrā, viņš tur aiziet kaut kā pa slieksni, kaut kur dirsā ratā, nezinu uz kurieni. Baigi labais. Izrādījās, ka tajā buntē ir 2 vadi. Vienādu krāsu. Bet tas vads, kurš man interesēja, viņš te beigās neaiziet tomēr slieksni, kā es domāju. Dievs labi, ka es pačundīju vēlreiz. Es te būtu nošāvies vienkārši. Viņš aizgāja reku zem grīdas, ka es domāju, ka viņi pavilkuši tur pataisno. Un hello! Šitien ir sapūs. Bet tāpat paliek jautājums, kāpēc šeit pie drošinātājiem nepienāk neviens tādas krāsas vads. Kā viņi te krostā šķērsā un tos vadus salikuši pēc tās pārbūves, Dievs viņi zina. Bet nu labi, to, ko es gribēju, es atradu. Kāds prieks tagad. Kaut ko parāv vēl un izlūzu šitāds gabals sapūšiem galiem. Tad nesaprotu, tas stiķis. Tam te vadām, vai tur vēl kaut kas noplīs. Bļāins, paklāja neņem šādā. Bļāins, tad nesaprotu, tas ir tas vai kaut kas cits. Nu, te jau ir skaidrs, ka te ir gaidam mais nākamos problēmas. Tur visi tie vadi mētais slapšs tas paklājs un pakaļājs. Nezinu, vai redzēt, bet tur tālumā ir tas vārds, kur nopūs bija. Šī diena ir viens kaut kāds stiķis bijis. Un te ir otrs stiķis. Nu, šis it kā rauni nenāca nost, bet es viņu pārtaisīšu tāpat. Bet problēma ir tāda, kad es no knieba tajā galā pabāzu rokas. Te ir sarkans ar melnu. Kas ir šis pa vadu, ko es tur izrāvu no turienes? Viņš bija tā kā cilpā. Bet kur viņš bija, kāpēc viņš bija, es paklāju, šīs netaisos ņemt ārā. Bet baigi interesanti. Ja tas ir vēl viens vads vai tas pats vads? Nezinu, kāpēc tas bija ko cilpi ietaisīt. Nu, par šito vadu man paliek mīkla, kur viņš bija un kā viņš tur bija. Bet es tur, cik varēju, paņēmuši tādu lomiku, iebāzu apakšā, uzsēdos pats virsū, tad, bišķi tas paklājas, tur stūrī paceļās vairāk.
izčamdīju visus tos vadus, kas no tās puses nāk. Nu, ka neviens vairāk nav tā kā pušu, jeb pareizes tukšs gals. Tā kā es īsti nezinu, kas ar šo bija. Ja tur bija tāda čupa Magaiverena, vēl varbūt, ka viņš tur bija kaut kāda cilpa ietīta pa vidu, es taču nezinu. Bet, nu, tagad vismaz ir tā, ka drusku līdz padusē iebāžot bez uz roku, ka tad tiek klāt tam nopūšajam vadam, un es viņu varēšu ticamāk sapresēt un uzcept termotrubu virsū. Jo te jau principā es nezinu, kā šo jautājumu var normāli sakārtot. Tur jāņem viss salons ārā un tad tur jādara kaut kas, bet, nu, tas viss maksā tādu summu, kad es domāju, ka neviens to negribēs darīt. Atārdīt tādu savienojumu, nu, teiksim tā, ideāls viņš nav, bet, nu, vismaz ir kaut cik ciešams. Uz kopējā fona es teiktu, ka šis ir normāli. A plus ir tur, kur viņam jābūt pie relai. Jo pēc tam, tagad es biju fēnu apsulnājis roku. Un vēl nesko principā iznāca gan līdz alkoņiem iebāzt tur apakšā, lai tiks klāt tur. Es pēc tam domāju, varēju jau palaist pat taisnot to vadus kopējā kolhoza fonā. Tas nebūtu nekas traks, bet bija bišķi bail, ka viņš nenobaro vēl kaut ko, jo, nu, tajās autodātas schēmās viņās jau nekad neuzraksta to, ko vēl baro. Viņš novalk tikai to ķēdi parāda, kas ir konkrēti. Varbūt viņam vēl kaut kas tur barojas. Nu, man mulsina tas, ka tie vadēši šķirās tā krāsa, ka šeit viņš ir sarkans melns, un pie drošinātāja kastes viņš ir sarkans ar baltu, jā. Nu, kā viņš tur, kur sadalās, nu. Bet droši vien, ka vajadzēja darīt tā, jā. Bet, nu, labi. Te jau kolhoza pietiek. Nu, ļoti jauka panelī vairs nedeg tas tur un nebrāc arī tā izsaukuma zīme. Jāsaka, no sākuma gan tā nebija, ka piedarbināja, dabu izdzēst tās kļūdas, bet aizgāja. Cik labi brīžiem, ka šitas te Tamaguchi ir, nav jāslēdz tas lielais skeners pie internetu, ko viņš to uzreiz čik iesprauž un viss notiek. Viņš arī iet par laimi iekšā tam A4-niekam. Te viņam tā stulbā vieta ir, tur šausmīgi šaurs ap to spraudni un man launch neiet iekšā, nu mēs tad spraužamais. Paldies, kas noskatījās, un tad jau līdz citam video.